Tu nedomā par atslēgas vārdiem. Es ceru, ka tu domā, bet ir liela iespēja, ka tu nedomā, jo daudzi, kas veido savas mājaslapas, ir tīpaši, ja mājaslapu veido pats, vai tā ir maza komanda, un tad tas ir, teiksim, tāds puslodes darbs, mājaslapu pieskatīt un tekstus pieskatīt. Ir liela iespēja, ka tekstiem un atslēgas vārdiem netiek sekots līdzi. Tā dara daudzi. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka cilvēki vienkārši neizprot, kā un kāpēc atslēgas vārdiem ir nozīme. Cilvēki neizprot, ka tas palīdz gadiem ilgi, tas, ka tu piedomā un izdomā, kādiem tieši vārdiem saukt sadaļas, produktu aprakstus, kā saukt bloga rakstus. Un otrs ir tas, ka, ja par atslēgas vārdiem ir dzirdēts un par to ir, teikt, domāts, jau atkal tomēr ir tā lielā iespēja, ka cilvēki domā, jā, man vajag tērēt simtus vai tūkstošus kaut kādiem rīkiem, speciālistiem, lai saprastu, kādus tieši tos vārdus lietot, un man nav laika, un tad tiek izlemts vienkārši nedarīt to. Vai nav naudas, un tiek izlemts to vienkārši nedarīt. Jā, lai to darītu pavisam nopietni, un lai nozarē, kur ir liela konkurence, būtu labās pozīcijās, tam vajag tērēt naudu, speciālistiem, rīkiem, bet sākt, un tīpaši, ja tā nozare nav ar pārāk lielu konkurenci, sākt bieži vien var pilnīgi bez maksas, aizvien vienkārši uz Google, un pirms nosaukt savu produktu tā, kā tu sauksi, paskaties, kā konkurenti to sauc, paskaties, kā cilvēki šo produktu sauc sociālajos tīklos, padomā, kā cilvēki, kas nāk pie tevis vai raksta tev e-pastu, kā viņi par to jautā vai runā. Lieto šādus vārdus. Ja tu meklē Google, ja tu skaties Google, paskaties, ko vēl Google iesaka kā līdzīgu. Tas ir tas, kā tu vari sākumā saprast, kā saukt produktus, kā saukt produktu kaut kādus papildu sadaļas, kā saukt bloga rakstus vai ziņu rakstus, kādus vārdus lietot savas mājaslapas sākuma lapā. Uz ko likt uzsvaru, jo tam ir nozīme gadiem ilgi. Ja tu labi padomā, ja tu piedomā pie šīm lietām, tu gūsti rezultātus gadiem ilgi.